Un mēs ikdienā uzdodam sev jautājumu, kāpēc debesis ir tik siltas? Kāpēc kokiem ir tik plaka un spēcīga zārta aiz? Un kāpēc kokiem ir saknes? Uzdodiet šo jautājumu bērnam, un viņš atbildēs. Debesis ir tik siltas, vai mākoņi varētu sarūzināt? Kokiem zārjā vai balstīt debesis? Un kokiem jau ir dvēseli, kas ļautais ar saknēm sarunāties ar sevi. Bet vai mūsu dvēselē ir saknes? Jā, tie esam mēs tik spēcīgi, lai noturētu debesis, un tik stipri, lai mūs neizrautu no savas zemes. Es esmu pazaudējis sevi. Saproti? Es esmu pazaudējis sevi. Beidzot, tu esi izrāvies no savas sabilas Šveices verdzības. Tavu ziņu lasīju vairākas reizes. Tagad jau ticu, jo redzu, ka tas notiek. Rutas gadiem ilgais darbu krampis un viņas raksturs jūs ir satvēris kā ar tādu jostu. Nelaiž pilnīgi vaļā. Armand, tu taču esi sadedzis sevi. Kur palicis tavs apņēmības pilnais, jaunības sapnis? Sapnis? Ai, kā modrīt, piedod. Šis ir tik nevīrišķīgi, es tikai par sevi. Kā tev iet? Cik jau gadi 3, kopš Antons jau zem zemes. Muļķis, Šis varēja cīnīties, bet padodās. Atstāja tev vienu. Labi, ka tu vismaz tāda stipra sieviete un tā kā tāds kuģīts, ka kādas vētras slīda liega un maigi. Es arī muļķis, padodos. Kurš? Tās bija tavs gudrākais lēmums paprasīt palīdzību. Un kuram gan citam, ja ne man? Mēs taču visi 4 no jaunības viens otru jutām. Varbūt arī kaut ko nepateicām un neizrunājām. Es ar savu Antonu tā arī neizrunāju jaunības patiesības. Bet piekritīsi, kopš viņa aiziešanas mūsu ģimenes draudzības saites ir sajušas. Kā tādas pārdegušas ogles. Trietā vairs nav tas. Tu ar Rutu vienā grāvī un es kā vientuļš kartupelis ieripojas otrā grāvī. Es pjērdat mundu! Klausos tevi kā mūzikā. Kā skaņi ir, bet vārds neuztris. Es nedzirdu, par ko es domāju. Ko es gribu? Viena griba man ir. Zini, gribētos paņemt to kraujānu slogu sev no muguras noskatāt, kupri nogriezt un lai rauj nelabais. Tai Rutai gan nav mēra sajūtas. Nav. Kad viņa iedomāsies tev pajautāt? Armand, kāds ir patiesi bijis tavs sapnis? Ko tu vēlies sasniegt dzīvē? Savā un mūsu? Viņa savā gribas uzspiestībā pakļauj visus. Un vēl tik veiksmīgi. Pilnīgi kā tēva gribas mīlot. Sākumā jau viss bija skaisti. Atceros spied viņas tēvu roku. Šķita, ka viss pasaule mums vaļā un mēs piepildīsim savus sapņus, smagi strādājot, darot dienu no dienas un
tā mēs strādājām un īstenojām Rutas tēva sapņus. Un paši savējie kaut kā palika. Modrī, tu esi gudra, skaista, vienmēr kāda esi bijusi. Saki, ko darīt? Ko darīt? Armand, nu taču uzticies man. Man kā juristei vienmēr ir plāns A, B un C. Un tici, šoreiz visi tikai tev par labu. Klau, man ir ideja, sasaukšu viņus visus kopā. Brāli ar dēlu, visus savus bērnus nolikšu te rindiņā priekšā un teikšu, viss, es no Kraujāniem izstājos, esmu brīvs. Nē. Kāpēc nē? Nē, tas būs kā uguns patulās. Mēs rīkosimies gudri, ļoti gudri. Nogaidīsim un tad rīkosimies. Es nemaz savādāk nemāku. Uzticies! Zeme, kas tā zeme? Ja man savas brīvēs nav. Brīve, kas tā brīve? Ja man savas zemes nav. Pirmais rīts šorīt Kraujānos, bet tāda dīvaina sajūta dara. Pietiku pakart pāris vārdus saimniekiem pārmīt, bet skaidri redzams, ne tikai darbos, bet paši sevi uzkārušies. Armands staigā kā spoks izskrities un Ruta tādi rulē uz priekšu, kad ceļa rullis. Jābūt viņas tēvs dzīves, tas varbūt apturētu. Tur saimniekiem. Tad meitiņai jābrauc pretī. Es nepateicu, ka cikos būs telefonu izslēgusi. Varētu jau kājiņām atnāk. Izveitināt rīts putns no galvas. Bet, ja kaut tā alna, tas cilvēks viņš jau vēl nebrauc, ko viņš te darīs, bet tā. Nelaita brāļu bērns vienīgi, jāpieņem kādu laiku, Tā kā nezinu. Nepateicu, cikos jābrauc, Rieksniņai, tu tur ņemies? Es, jā. Kaut kur sataisīsies, vai? Uz centru jāizbrauc. Kur? Pretī. Kur jābrauc? Uz centru jāizbrauc, saku. Tas labi. Klau, pasties pie dēļa, varbūt kāds darbu meklē vai kāds strādnieku. Strādnieku? Jā. Šogad mums te Kraujānos darba daudz. Kāds vēl rokas nodrēt. Es savu darbu vienmēr esmu padarījusi godīgi. Un manas rokas ir darbām, nevis cimdu valkāšanai. Protams, Rieksniņai, taču par to vispār nav diskusijas. Neņem ļaunā, tavs darba tikums. Nekad pretenzijas nav bijušas, bet pēc līguma ir līgti 3. Tad 3 arī jābūt. Bet 3 tā kā arī būsim, teicu, meitās brauc. Kas tad jūsu skolotāja un man skolotāja bērni par strādniekiem? Nopietns cilvēks, esat tik kādam ar grābeklu acis izbakstīs, ogas sarīsies un vairāk kreņķi nekā labumu. Viņa savu darbu vienmēr ir godam pratusi darīt. Neviens nekā nav sūdzējis. Rieksniņiet, lieciet mierā. Kā jāstrādā, mēs abi zinām. Es tikai saku, izpildiet līgumu. Ja 3 ir līgti, tad 3 arī jābūt. Kas tur tik grūti saprot? Pilnīgi dūs, vecs. Iedomīgs kā. Jā.
Tagad viņš to almu neņems pa pilnu, lai kā viņš strādātu. Pareizi, nu saviem bērniem saka. Tiem jau kurpe nespiež, ka viņš šie maki pilni. Ja, bet kur galais, ka tu strādnieku ģēni? Armand, kur es aizdauzījies? Tepat. Kā? Gribēju kaut ko. Tu te? Nu, jā. Esmu. Klausies, naktī nenāca miegs. Ienāca baigi plašā ideja galvā. Nu. Jāsorganizē tādi ģimenes svētki. Tā kā dzimtas salidojums. Jā, klausies, un... Bet darba trūks. Ko? Saprāt, visi bērni, Augusta ģimene, uzklātu tādu garu galdu ar baltiem galdautiem. Skaisti būtu, tā visi mīlīgi pasēdēt kopā. Nu, sen neesam tā sēdējuši. Šitā ņemšanās. Nu, ko Tā kā Modrīt ar aicināsim? Ko? Modrīt. Modrīt? Jā. Nu, kaut viņa jau mums tāda sena paziņa. Bet kas viņa par rada gabalu? Vispār, ko atkal? Plikiem stilbiem bez zeķiem atkal izgājis ārā. Kāds zina rīta rasā augsts vēl? Ko tev Lārs Nu, teica? vasarā zeķiem. Ārstu padomus neklausies? Izvadāšu to ko rasu tā, ka visas slimības noņems. Lai es kā un Marta priecāsies. Jā. Naktīs stenējis un raidējis. Un ko tad tu teiksi? Šeit, ņem zeķis. Un tagad lai uzvalk kājās. Jā. Tagad tāda maza bērna. Kur vīrietis? Neredzējis. Ko, Modrīt? Šo nevar tev neuzrakstīt. Es ruti izdomājos kaut kādu ģimenes salidojumu taisīt. Nu jā, tev pie ģimenes, protams, viņi neskaita. Nu, būtu man teikšana, protams, būtu savādāk, bet es uz šito netarakstos. Tā jau visa gana. Tu esi Bračka! O, Ej, jau klāt! Nu, kas vēl joprojām ar tiem saviem radikulītiem ņemies? Nu, pagājušā ziema, zini, tik kāds bija. Jā. Kas pa dzīvi, zinies, nogulēt mēneši, divas. Iespēt vairāk. Nu, būtu labi. Nu, ko, kas? Prieks, ka atbrauc. Nu, nevarēja jau neatbraukt. Rūka tā smuki uzrakstīja. Tu gan, tā uz viņu paņēma likās, ka 3 dienas nāvei parāda. Tikā nekad jau nevar zināt, ka tas granda fināla pienāks. Tur ieks reizēs, ka vēl žirgs dzēsi. Nu, ko? Liks teizies? Nu, nē, taču saka, nu nevar jau nekad zināt, ka tā diena pienāks. Brīvās būt gatavam. Nu, zini, ka mantojumi jau pēc tevis mantinieki izdalīs. Sadalīt. Nu, šitas nav badmintons. Nu. Mēģini vēl, neej otrā pusē, tur vējš. Jā, lauzīt. Nu, Tas paliek. es saku, ka mantojumi jau pēc tevis izdalīs. Izdalīts, bet gribētu jau zināt, lai kāpēc manis viss te paliks labi un kārtīgi. Un klausies, tu to izdomāji vai Rūta ko? Nē, šoreiz mana teikšana Ruta, lai prasā pie ratiem. Albert, padīk? Jā, protams. Tas labi. Zini kā, es tev teikšu tā, ka no saviem dēliem tu to prasīt nevar, lai viņi nāk. Nu kā, Pauls tikko beidzis augstskolu, Albert tur vispār glezno, līderotā lakstīt un Nu, vai tas viņiem tas sāk traucēt, atgriezties kraucēm un pēc saimniekot? nu, es domāju, ka, ja nu vienīgi varbūt Pēters. Pēters! 13 gadus šo vārdu šeit nesaka. Es aizmirsu, ko viņš izdarīja? Nu, varbūt būtu laiks man, nu neesi stulbs. 13 gadus apakaļ viņš pameta jūsu māju kā sliktāko vietu uz pasaules, un tu vēl nevari to aizmirst, ko?
Nu, tādas lietas viss tik vienkārši neaizmirst. Kas viņam tur bija meklējums naktī? Veikalā. Un vēl skuķi iesaistīt. Protams, tai ar savu teikšanu vai neiedalus pudeles līdzi. Es teicu, vai ne? A tu ko pa naktīm jaunībā darīji tā? Kur tu rūnas atšaktīji? Savācies. Kā pīslīgām pareiz. Un ko viņš? Tā vietā, lai kā vīrs stātos pretī. Vienkārši aizņem. Viņš tev lūdza līdz pēdējiem tīksēm. Te nav vainīgs. Kas tev ir laipodīgs? Kāpēc viņš to zambu vispār tagad ir celšu? Kas ir? Nu, zini, ka jau tu viņu izdeni ar koku no mājām, tu arī nav tik grūti aizmirst. Es domāju, ka... Viss pietiek. Jābeidz. Par Rutu arī padomā, kur viņi slēdz savus sāpes? Lai Ruta sēž. Viņa rūkāšanā un rūkāšanā. Zini kā? Es domāju, ka tu nedrīkst Vēl kāds kāpēc zelta aizstāvēt. padoms. Jā. No, Viņš ir tavs vecākais zelts, tu nedrīkst viņu atlikt. Tad tā. Jā. Man ir 2 vēli. Valdis un Pauls, un no viņiem man ir jāiznāk. Es kā Pētera krustāvs. Kā Pētera krustāvs? Jā. Advokāts atgriezt. Vienu reizi atbraucis kā Pētera advokāts, tad patur savu viedokli pēc ceļa. Mani padomdevēji piekrīt. Klausies, kas tam veciem liecies? Jūs pagrabā vīrs Es sasācies? šoreiz vēl es laikam vainīgs. Nu, ko sadarīja? Pēter pieminēja. Vai tev prāts? Viņam jau pašam sāp tā sava netaisnība, bet zinā, neatzīsam. Es jau gaidu jau nestīju gadus, kad atkupsies. Stūri! Ko tu neteiksi? Zini, gribēju ar tev parunāt. Izskatās, ka brālīgs taisās kapāgulties. Testamentu rakstīt grib. Ko? Aptacis? Es te pa krājām ir ņemts kopus rāpus, visus maniem pleciem. Nu, vispār sagājis smiesā. Liecies mierā. Jā, laikam baidās nomiet, māju nenorakstīt ar Pēterim kritīt. Ārprāts. Šitā ienīst savu bērnu. Paša bērnu. Nē, es tiešām nevaru saprast, kā viņš atраcies. Būs laikam jāiet apskatīties, gan ar pagrabā vīnu nesasūtās daudz pagāt. Es domāju, ka labāk tu nomierini viņu. Cik kā, viņš jau manī neklausās un neņem galvā. Jā, aiziet, droši. Mātes tavas meitas tauta, vai ir visas vakarāji, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, ram. Kas tad šodien dzimtas mātei uz sirds? Ak, Lejas, Marta, es nesaprotu, kas notiek Raujānos. Armans tāds savāds palicis, kaut kā jocīgs. Es gribu sarīkot dzimtas svētkus, bet viņam pat neprātā. Pilnmēnesis, Marta. Tu gribi visu veco celt augšā. Viss tāpat saprupējis kā vecs koks. Bet tu nejaucies zvaigznēm pa vidu un nemaisiet. Dieva plānus nejauc. Esi nu rāma. Viss atrisināsies pats no sevis un visiem par labu. Rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, ram. Sveiks tās. Tu no Vīlot lauka? Jā, bija apspēja. Tas tev stādi apskatīties, kamēr vēl. Nav visi buļmu sākusies. Vakar tad vēl aizgāja gulēt. Nu, taču jānes. Jā, tēvs jau priecīgs, ka tu esi beidzis skolu. Un es jau arī. Zini, jā, vispār tēvs jau tevi gribēja zināt par Raujānu nākotni un kaut kā testamentu norakstīt visu tev. Un es tā kā es domāju, saplānot tas ģimenes svētkus, vajag atnest galdus no
taču pēdējos gadus neko vairāk nāc ņēmis rokās kā savus stārus. Jā, nu, bet tēvs jau redz, kā tevi interesē, kā tu rāvē, ko krusto. Saimnieku krājām. Vispār, jā, runāt par maniem stāriem. Es tieši tāpēc tev meklēju. Es gribēju padalīties labajām ziņām. No. Tic vai nē, bet manā upenē beidzot ir ēršos aizmutušās. Upanēm un iekšķot. Tu ko tu man teici? Nē. Banānas? Banānas? Nē, tu nopietni skaties. Vai ne? Principā tūlīt varam jau sēklas salasīt un jau jaunas šķirni rokās. Tad svarīgākais jautājums ir viens. Nu, Kā mums viņus nosaukt? nu, ko es tur varu zināt? Klausies, es jau neesmu skolā un vēl mācījusies, nu, tu jau man tev galvu sabos. Vispār ejam pēc mējām. Okay, man jau bija ideja, mans, ka tev patiks. Ko tu saki par kraujiem? Viņam skaists vārds, tā cēlis, kā patīk, jā. Tad mums te būs vesela plantācija, un varēs eksportēt, kā biznesa attīstītos, ja Jā, domājies? wow, man uzreiz arī tā kā biznesa plāniņš vada. Ai, klausies, beidz. Vispār, vai ejam, jāsaras vējas un galdi jāiznes, to atkal man novirzīja no tēmas. Par ko tu mums runāji? Nu, par tēvu. Man nav laika par to tagad domāt. Vispār es uz Saligiem atbraucu. Kāds vēl testaments, kāda man? Tāpat mēs visi ļoti labi zinām, ka mājas pienāks spēja arī. Runās ar tevi. Tikai lūdzu, tā, mierīgi, prātīgi, lēnām. Lūdzu. Labi, spārnās. Dzirdi, viņš jau tur nāk, bet tā prātīgi, ja? Viņam saka, ka nevar būt vēl karburātorā, vai ne? Atēksim vaļā, tur labi, vēl, bet tu pēcprīsā tavu toču. O, labas rītas. Redz tēvs, Klaus jau arī augšā, jau vāktu no rīta. Nu, tik kādreiz jau vairs nav, bet, redz, Augusts, nav nemaz tik nabaks, es neesmu kā tu man te mālē. Nu, kas Man mantinieks dīžu dīžājas. Kas ar to saka? Viņš jau mūsu vārdu zinātnieku sarakstos ierakstīja. Tātad godā, kungs, kādi grādi mums ir? Nu, labi, tas jau ir tikai dabas zinātņu kandidāti grāds. Vēl daudz ceļš šeit. Un ko dara, tas jādara labi, vai ne? Jā. Jā, par grādiem runājot. Es tev varētu piešķirt tādu grādu, kas skanētu vislabāk visā novadā. Vispār jau mani aicināja brokastīs, tur esot jau viss silts, ka neatdzies. Ejiet, sākat jau likt. Baltas grāds ir Kraujēnu saimnieks. Šodien pat saucam notāru un nokāpēm. Armand, kur jums iesjauka? Tās, par ko tu runā? Kāds kraujams saimnieks? Tas ir tituls vienam cilvēkam, tāpat kā pāvestam. Tas ir tās tituls. Kā man tāds? Aizmāk. Jā, pareizi. Mēs esam paši vēl spējīgi visu darīt. Vēl viesunāmas jāpabeidz. Turismas, zels un plauks. Bet, protams. Nu, tu jau atdāri savas sirds atslēdziņas. Varēsi vēl tur un turpināt saimniekot arī ar dēlu priekšniekos. Kāpēc gan, ne? Kāpēc tev viss Es gribu vienkārši zināt, ka viss ir labi un tad Labi. Kraujēni paliks drošā vietā. Labi, man liekas, ka jūs esat par daudz iekļūt. Pagaidiet, mieru vienu. Par nākotni, protams, domāt ir veselīgi, bet, runājot par to. Par to ko runāt? mierā laimi. Nu, runā. Armand, mieru. Piedod, Kas ir tu valstis pazaudējis? Piedod. Saka skaidru un gaiši, kas ir? Es negribu. Es negribu kraujāt. August, tu saproti? Protams, ka saproti. Tu negribi viņš jūgties jūsu jogā. Bet kā tu vēl varētu padomāt? Jūgā. Lai nu kas ir brīvs un neatkarīgs uz savu zemes, tas ir zemnieks. Priekšzīmīgākā saimniecība visā novadā. Ienesīgākā. Kas tad tev tur Rīgā gaida? Nabagmājumi. To, ka te ir milzīgi pārkopumi, to es neapšaubu. Bet tas nav pats galvenais dzīvē. Man profesors piedāvāja palikt katedrā, tiekties maģistrantūru. Es taču nevaru no tā atlikties. Demotivētiem studentiem mācīt kā krustu naudas, ja? Man ir pašam savs darbs. Nu, kas dara? Nu, Ruta, vai tad pārpilnība nav pats galvenais? Ko mēs te visu mūžu esam pūlējuši
iedošies cēlies, tavu darbu kaķis uz asas aiznes. Zinātnieki arī valstī vajag. Jā, protams. Un tu vari tos savus augus krustot un šķērsot arī šeit. Pauli, paskaties. Mums taču vīnogu lauki jau 2 paudzēs ir. Eksporta līgumu tūlīt parakstīsim. Pīrs, viesmāja, turisms. Ko jūs gribat no Man manis? garāžs, protams, neskaidrē. Ko jūs gribat no manis, lai es atsakos no visiem saviem sapņiem, visu, ko esmu uzbūvējis līdz šim? Vismaz tu dabūji to jāt savu garāžu, pa kuru jūs tur cik gadus strīdējāties. Tad mājās tās negribējās nākt, tāpēc arī es aizbraucu uz to pilsētu. Un vispār, ja mēs esam tik ļoti iekarsuši, man ir vēl viens sāpnis, jā. Jā, Piedodiet, ka es tik ilgi neesmu ko teicis, bet man ir arī līga. Līga? Un to tikai tu tagad saki? Tas tā par prastiem mums tur māt, meiteni mums tāpat te būs, kā es redzu, mums dēlu. Vispār jau man ir profesors drāmas meita, jā. Apsveikti! Rūks! Redz, puikam savu galvu uz pleciem. Un veiksmi arī. Vismaz kāds man tas ir paldies tāvāts. Tu jau mums laikam par svešiniekiem uzturi, vai tagad tāds saka. Valsts saprot? Tu padomā, no kā tu atsakies. Viss šis groži savās rokās stūrē, kas tev traucē? Studē. Tu saproti, ja tu tagad saki nē, tad neko citu vispār tu nemantosi. Pietiek! Ko es sagaidu, lai es visu savu dzīvi pārbīdu? Jūs sadēlēs dzīvo tikai tā, kā jūs vēlties. Piedodiet, nē. Mana sirds jau priecās par katru bērnu vainu. Mēs tagad paliekam kā 2 celmi kalna galā. Tas saknē man jēgas. Bet labi, ka mums nekas no viņa rokām aiz bērnu nav jāgaida. Tu riklāt, tie arī tikai dod, vai ne? Ko tās tur rokas? Ko, Modrīt? Atsakt ar notāru, atceļam. Valsts neko negrib. Dzīvos nabadzībā visu. Tīri liekas, ka neesam viss nomaldījušās. Jūs ar te pirmo reizi. Pirmo. Es arī vispirmāko. Bet tā sieviete teica, ka jūs esat radi. Es pie krustmātes atbraucu ciemos. Nu jā, man mamma. Ejam. Rīta? Pārsteigt. Taisnība. Kā tu nogri? Nu, atlidoju, mīļais, kaut gan savādāk. Atlidoju. Atlidoju. Protams, taču cits pārvietošanās veids būtu pārāk prozīgs, lai steigtos pēc tam mīļuka. Tas tavs idejas. Nu, jāsaka, esmu diezgan pārsteigts, jā. Nu, godīgi sakot, es tā kā gaidīju, ka tu būsi priecīgāks. Ziniet, Krājskungs, ja jūs nemaz man negaidījāt, es varu lidot arī prom. Manam lidojumam varbūt arī citu mērķi. Palīdziet te. Labi, runā viens savs mieres. Bet vispār. Esmu ļoti priecīgs, ka tu atbrauc. Jo es vakardien, kad aizbraucu no mājām, uz ģimenes salīdzi pie tam vēl. Es domāju, kāpēc es tev nepaņēmu līdzi, jo, citur ir palicis. Principā jau tā ģimenes. Man arī tā likās, tad jau laikam
priekšā un apbrīnošu par savu vienīgo un unikālo eksemplāru, kurš ir mans un tikai mans uz visiem laikiem. To gan mīļais man gribētu spīt. Jo? Un tad, kad pie horizonta parādīsies kāds cits unikāls eksemplārs, es tev to atgādināšu. Ai, tu man esi diezgan samaitāta. Laikam nebūs vienkārši. Protams, ka nebūs. Bet gan, cik es tev ar mani nebūs. Klau, labi, es te daudzos un muļķojos, bet tu vecākiem par mums pateici, zini? Jā, zinu. Nu, sanāca diezgan nepatīkami. Tev ir jāprasa cita, ja? Pagaid, tikko vienīgais unikālais eksemplārs un tagad cita. Nē, Paul, nē, tad es arī nevaru. Tu pārproti. Pavisam par kaut ko citu runāju. Tās ir kaut kāds muļķības sāks runāt. Laikam. Izrādās, viņš ir izdomājis likt karogu, rasīt testamentu un meklējot mantinieku kraujēni. Un es esmu tas izradzātais viņa prātā. Tā ir tā problēma. Mīļais, es būšu lieliska saimniece. Kā mēs saimniekosim? Zini, ko mēs varētu pārkrāsot mazliet? Tad ir tas tons, tad bišķi vecmodīs. Un mēs iekārtosim brīnišķīgi dārus. Nāc, saprāti. Tu viņš neko nesaprot par saimniekošanas. Viņš iemācīšos tās kopības visu var iemācīties. Tikai, jā, es ļoti cienu tavu vecāku vērtības, ja mēs atstāsim to vīnogu laukasim. Bet apkārt mēs uztaisīsim to skaisto. Atceries, kā mēs Portugālē redzējām to superīgo, to taurīt parku. Un šeit mums būs dālijas un lilijas. Un te mums būs tāda rindiņa ar trusīšu. Man ļoti patīk trusīši, bet mums vajag tagad apkārt tādu skaistu sētiņu, arī neapkārtās būs. Pat kāds vēl būs, kāds tu zini, rozes. Mums būs šeit skaists rožu dārs. Un te būs tādi soli. Un, zini, kādā krāsā tev labāk soli? Labi, es izdomāju. Te mums būs tāds skaists soli. Pagaid, mums taču vajag bērnu laukumu. Šeit mums būs tāds pāris, mums taču būs daudz bērniņu. Šeit būs šūpulis, smilškāsnes. Un te būs tādas ļoti skaistas vietas. Krīties atteiktu! Kāpēc tu visu sapūdas? Kāpēc tu visu sabojā? Tu taču saproti, ka arī tēvu apēdināji. Un ko, ja es dzīvotu tā, kā viņi vēlas? Saprot, kas ar mums būtu vispār? Tu esi gatavs arī palikt un saimniekot? Bet, protams, bet mēs taču te būtu tikpat laimīgi, kā, nezinu, Rīgā, Parīzē, Nicā, ja kur te Tas tikai tev tagad tā liekas. Un tas ir naivi, kā domā. Nesauc mani par naivu, man nepatīk, ka tu ar mani tā runā. Un kā lai tev to izskaidro? Redz, tā kā mans brālis Valdes teiktu, katram stādam ir vajadzīga viņa dabiskā vide. Krastmāls stāds nevar augt purvā. Tas pats ir ar cilvēkiem. Nē, cilvēkam ir viņa stiprā grība. Tad, ja viņam tā ir. Tev tāds nav? Nešo. Māsa, atceries, es stāstīju, šī ir rīt, man līgava. Līgava? Sveiki, Jankundzīte, sveiki mūsu mājās. Es jau gāju tikai mīļāk vārdu. Jā, par Jankundzi tev var citu mājās sauc. Tā, jā. Sauciet jau vien par meitu, ja jau tāds nav izvēlējies, tas jau jāpieņem. Ko tu pieņem, kā nepieņem, tad tik mīļa un laba būtu. Bet vispār jau tēvs gaida pie galda. Tad nākam līdzi. Būs kuklāks saimas galds. Rādi ceļu. Nāc, jā. Rakstājums svarīgi visiem palīgi. Meitenes, jums būs jāierīkojās jaunajā vietā. Kur es kaut gāju? Jā, vajag jums visu vienu ņemt.
Istabiņu vietuvīt varēja piešķirt. No saimniekiem šogad pašiem vajag būt bērni braukšot, viesi braukšot, nekad nekā. Un tev tas der. Nu vajag taču par sevi pastāvēt. Puš, meita. Tikai puš un puš. Es jau Almai sastāstīju visādus traujāņu šikus. Nu, ko tad tu tukšu mūdēji, ar ko var tā panākt, neko? Jā, un ar klusēšanu jau ne tik. Zini, būtu es te bijusi, tad gan viss tā nebūtu. Mūsu saimnieks tu locīt nedomā. Iedomā, tā būtu vispār ir elīga dāva, tā ir tur pracīs nelēdz. Un saimnieks ir vispār stils, kā kaut pārkaut uz pasta. Iedomājies, ko viņš izdomājas, kā pret mums, kurš ar darba roku pamās, vajag 3. Nu, bet 3 jau nu arī būs. 1, 2, 3. Kā? Tevi jau, nu jā, 3. Tevi jau par studenti. Nevarot šitie studenti, tad vispār nemākot strādāt. Ak, tā. Jā, izbradāšot visu, sajaukšot visu, logu saprīšot un visu tauri. Tā viņi par mani. Jā. Nu, jā. Kam paši kraujas nav izdevuši attiecības, tie nav darba darītāji. Zini, man gribētos ar viņiem parunāt. Zini, man liekas, kad runāšana neko te nevarēs, ja nu darbus varbūt redzētu, bet Nē, ja zinās, ka studenti, tad ir darbam neticēs. Man gribas tos lauku papus piemuļķot. Nu, nesatājas man nepatikšana. Tu neuztraucies. Tev nekas nebūs. Tev nekas nebūs. Alma, ko ņemies nāc? Pieskaļ. Uzdziedam. Bet to foršo, ko dziedājāt pirms tam, tā vajag labāk. Labi, es pirmā. Labi? Tā. Staps, 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 staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai... Kas ar mani? Aiziet. Staps, 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 staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai... Kas ar mani? Zini, ko, Alma? Labi, viss. Man ir ideja. Man nepatīk. Es jūtu, man jau nepatīk. No šīs dienas tu būsi studenta Riekstiņa Jaunkundze. Un mēs samēmies. Es? Jā. Nu, Velta, tu taču zini, ka man tas nepatīk. Nu, kādas muļķības? Es studente. Vispār nezinu, ko tās studentes dara. Studente, nu, Velta, nu, ko tu izdomā? Nu, kāpēc? Nu, man nepatīk. Tu zini, ka jāmānās. Nu, nevajag. Nu, nē, Velta. Nu, kāpēc tev tādas muļķības nāk galvā? Es nezinu. Nu, nebūs labi. Man ļoti nepatīk. Un tagad tu mainamies. Nu, bet es tā kā negribu tomēr. Mainamies. Dievs ar tevi, nu nekā tev nevar. Un mani māte, tu pie pirmās izdevības saimniekiem norāda, kā strādnieci savu grāļu mēs. Ja? Velta, man nepatīk šīs te tavas idejas. Nu, tev nekas cits nebūs jādara. Nu, tu esi pietiekami smalka, lai būtu tāda studenta, kas, es nezinu, savā nevainībā var izbradāt laukus vai sajaukt vīnogu šķirnes. Nu, Es tu viņu nezini, nu kā viņa visu laiku apceļ mani, Riekstiņai, kas tu tavs tev pieaugums zem rīcnieces, vai? Jā, nu tā viena mana meita un otru viņa strādniece sarunājusi Rīgā. Pašai šogad gaļas būs pret mani. Nu, kā jau teicu, Rēka, pēc gaisa jau vajadzētu, ka tur smēķis strādātāji nebūs. Bet tā jau otrai, tā jau kramps, ka vīrišķiņ būs un labs palīdz. Būs labs palīdz. Mums būs labs palīdz. Tā tu ievēro manas norādījumus, ko? Kāpēc man jāiet otro reizi tevi celt? 10 minūtes ilgāk pagaļ uzreiz trāci taisīja. Nu šitā te tu negaidi no ambulas to māju atskās. Tev jau vajag jau, man. Un tev ne? Nē, tik agri celti. Nu paskaties. Īsta muiža. Iedomājies, kāds šeit varētu dzīvot. Katru rītu tik agri celties. Klausies, brālis gulētāji pilna māja pašam. Tev jābūt pirmajam augšā un pēdējiem jāiet gulēt. Un paņem kaut kādus palīdz priekšdarbus
svētku piemuldi ko vajag, tu taču vari to. Tu taču māmi. Neprasi to no manis, jau. Es prasīšu gan. Lūdzu, drusciņu saņemies un izrāda interesi arī par zemes darbiem kaut kā. Nu, to mums skolā nemācīja. Mēs mācījāmies. Ja tu saproti, ko es domāju. Izbeidz tirgāties. Un saņemies pāris dienas, kamēr es esmu šeit, es tev ievadīšu, palīdzēšu. Nu labi, kas man jādara? Nu kā, nu pastaigā apkārt, tu redzi, nu, piemēram, izlieties, ka tev krūmi patīk, nu, ka tev ir interesi par augļu kokiem, nu. Nu, tu taču māki. O, Albert, skatos tev augšā. Vai, tad darba tikums jūtams uzreiz. Nu, kā tā, lai šī tādā rītā guļ, vai ne? Nu jā. Jā. Es jau no agrā rītā augšā. Izstaigāju dārzus, apskatījos uz tavus darbus. Ak tā. Es arī visu rītu, tur bija kaut kā tev nemanīgi. Jūs vēl tad gulējāt. Tā. Nu labi, nu kas tad tur darāms? Darbiem ir daudz. Daudz, jā. Piemēram, apzāģēt ābelēs zarus. Tagad. Nu, mums tā skolā mācīja, jā, ka tagad ir labākais laiks. Mums vienās tā. Nu, galīgi no šādi greizi. Vasarā, ābelēns zarus. Es nezinu, ko jums tur tā skolā māca, bet, nu, pilnīgs muļķības. Pavasarī jāgrib. Bet, klau, Albert, ja tu gribi palīdzēt, aizēju uz sadabūt divus lācis, mēslojumu, stādes apmēslosim jaunas. Nu, zini? Iešu laik. Nē, nu, Es ar jums palocīties arī. Jā, tu paliec. Pilna māja ar jaunajiem, lai tie raujās. Par kur manējies? Valdī! Valdī, cēlies augstā! Armand, ko griebies? No paša rīta, lai tak valdes paguļ. Tikko atbraucis jau godīgi. Jā, man no rīta līdz vēlam vakaram īstenā. Šis lai paguļ. A tu domā, ka vajag viegli Rīgā dzīvot un tur dzīves rītas rīmēt? Šāpūšās. Bet sievas viņam būtu jāmeklē, un es labāk gribētu, lai mans dārs labāk, protam, lācu strādāt, ne tikai ar spalvu. Tu ko, dzējniekus neatzīsti? Albertē! Būtu jāpriecājas, ka visi bērni sabraukuši. Ko tad sūtīja skolā, ja grib, lai ar lāstu strādā? Viņš te pārņemts ar savu kraujām nākotni. Zini? Tad varam vēl strādāt. Neļauj, mans padoms, neļauj piespiest Paulu vai Valdi nākt uz kraujēniem. Laikam jau tagad mēģinās Valdu pierunāt. Nē, nu, Valks tā kā vēl bišķi pa jaunu, es vēl saprastu Paulus. Bet cik kāds labāk jau būtu Pēters tomēr. Par to pat aizmirst. Un, zini, es ceru, ka Valdis arī neļaus norakstīt šeit. Nu, cerams. Nu, ejam paskatīsimies, kā tur mūsu dārznieki dara. Jā, labāk paskatīsimies, kas tur dārzā notiek. Madē! Madē! Kas ar to kundzīti? Kas ar to kundzīti noticies? Tak sasaukt vien nevar. Kurš ar apko kaut kur es stūru anzelējies. Nu, tas tak ir redzams. Tu esi aizmirsusi nospodināt manas kurpes un izpludināt manu kleitu. Šodien dienas sanāksmē neaizskatās īpaši efektīvē. Nu, tad Kei nomazgā tās savus rokas un nāc bez kleitas. Atbrauc vīrs. Tad uz vien draugiem. Fiksi! Šoreiz gan nē. Tad, kad būs pabeigusi maizi mīcīt un ēdienu gatavot, tad var būt, jo to jūs kleitu paņemšu. Dievs, nu kas tev nāk prātā, nu? Es taču nevaru gaidīt, kamēr tev labi tiksies to izdarīt. Nesaprotu. Ko tā māte te visu laiku cieš? To vien zina tikai runā pretī un slinkot. Ko? Es? Es slinkoju? Es slinkoju? Te jau ar debesīm jābrēc. Es slinkoju. Ak, manu dieni, es slinkoju. Nu, tak slinku. Es. Šai mājā, šai
kaut kas neiedomājas. Lai kāds man šitā te runātu, es šodien pat parūpēšos, lai māte tevi atlaiž. Ko? Tā nāki, ja tā māte domā saimnieks tieši tāpat kā es, aiziešu pati. Māte, kur esi aizķērusies? Darbi tā jāpabeidz. Tur darbi iesākas tavu, māte. Aļo. Te jau to māju darīt, tikmēr tā mēs apēdīs. Nu, zini, nav tava darīšana. Kur darbs, tur jābūt arī svētkiem. Ja darbs ir iesāks, ir jāpabeidz. Nu, ko tu te aizķērusies, tad ņemies? Evo, meitiņ, tev galvas. Ja jūs saimnieks domājat tāpat kā jūsu meita, bet es līkoju, tad ja es pati varu aiziet projām, nejauši jau sevi ar kājām mīcīt. Māte, tu nopietni. Mājojiet paši savus punkus. Nu, kam te? Izlaidušies kā tefteri. Ātri pie dārgā. Neiešu viss. Māmīt, lai vaļā, tūlīt pat pilna pasaule ar labiem un kārtīgiem cilvēkiem. Gribētu redzēt uz jūs kārtīgos cilvēkus. Strādājiet paši. Salauzta sirds. Ko tu šodien sēki? Rītļā, tas jau arī jāņem un iespā. Sapnapī, salauzta. Nezināju, ka kraujā korēs, mīt arī Lakstīgals. Jā, tā. Līdz šim nekad to te nebija manījis. Tāpat kā es upi līdz šim te nebija manījusi, kurš gaišā dienas saulītē zina tik kā acis blisināt. Kāds prikas ir? Tā vēlo, ka valodiņa dzīves. Nepaliek pirkstas, ka vēlāk ir nav jākoš nos. Kāda princese, pie kuras varat pirkstas sadedzināt. Nesadedzināt, un arī ne princese. Zināji? Varot pēc princesēm, virs dzelts, bet knapsoties ap strādnieku veidā pirksti atlīk ar pirķi. Kaut arī ar pītīgai sulīgai raganiņai gribas acīs pavēt. Nē, tā viss nebūs. Tu jau domā viss, kas tavās robežās. Tas ir aizliekams. Ne. Lai zini raganiņi. Oho, čau! Rīt. Labrīt. Tad uz dienu māte diezgan jautri iesāja. Skuķis izmet āķis, grib būt interesants. Tu tāpēc uzreiz uzskodies? Tik ātri tas vairs nenotiek. Kas viņam tādi ir? Cik es zinu, šī ir labākā strādniece. Zinātnes process ir kā rats uz riteņiem. Kādi nieki? Strādnieks tā nerunā. Es neesmu īsti tāds kaut apstrīdēt vai apgalvot. Es kaut ko dzirdēju viņu no Rīgas, laikam esot. Rīgas? Nē, tā mēs atkal ne. Rīdzniecē cita šnite. Varbūt arī tā taisnība. Nu, es nācu valdi celt, bet izrādās viņš ne tikai pamodies, bet arī jau sācis flirtēt. Ko es dzirdu, jaunais saimnieks, ko es dzirdu? Jaunais saimnieks? Par ko tad tas? Kāpēc jūs abi tā smīna? Nu, tev taču tēvs kraujēns atstāt. Man? Ko jūs melšat niekus? Nu, zini kā, kad tu te būsi saimnieks, tev vajadzētu izaudzēt garu vārdu. Zini ko, vēl tādu lielu pīpi, lai tādu svarīgs staigā. Adresē to labāk Paulam. Bet, zini kā, tad tev būs tā vārda un tā pīpi, vēl tev vajadzētu tādu skaistu, tādu kārtīgu sieviņu un veselu krauju, mazo kraujēnu, mazo to pēcteču, lai ir dzimtas turpinājums. Ja jūs tie pēcteči tā interesē, nu tad jums priekšroka. Līdz šim tevi klukstas lomā es nevarēju iedomāties. Paula! Ko es domāju, tu teiksi, bet rīt? Lai nu kā, šie vārdi kā jau šobrīd nav viens. Vispār.
par šo tēmu gribēju tev drusku nopietnāk parunāt. Par manu precēšanos? Nu, ne. Par kraujām. Tā šo lietu grib diezgan ātri nokārtot, tā izskatās. Manuprāt, viņš būtu ļoti, ļoti priecīgs, ja tu būtu ar mieru palikt šeit viņa vietā. Tad to nozīmē tavs sirsnīgais aicinājums. Tā ziņa. Sakārto lietas, māte taču vēlas visus satikt. Māte, brāl, tu esi velti pūlējies. Nu es nenāšu uz kraujāniem, nu nē un nē. A kāpēc ne tu? Jā. A kāpēc ne tu? Es? Jā, tu, kas tik ļoti pūlas, lai kāds krauja turpinātu savu cilti. Nu, man nekas nav pretī. Lai tavu līgava top par ciltsmāti, santēvu mītnē kraujānos. Izskatās, ka viņa jau šim uzdevumam sevi ir noskaņojusi un iejutusies. Jūs trūkši. Tāds stop, kad atdarīt tevi. Labi, mīļais, es laikam gaidīšu tevi dārzā, ka kaut kā svētku noskatni mazoši Labi, parunāsim drusku mierīgi. Šādiem vārdiem atceries mums neko nepanāks. Izstāsti. Kāpēc tu negribi man par kraujām? Bet tu vēl neesi izstāstījis, kāpēc tu to nevēlies. Tāpēc, ka man ir jābūt pie zinātnes. Mana vieta ir augstskolā. Jā, un vēl pie profesora meitas piedalā. Atkal. Lieta ir nopietna. Es tev ieteiktu kārtīgi padomāt, pirms kaut kāds gala lēmums pieņem. Nu, man nav ko domāt. Es zinu vienu. Te es negribu palikt. Man vēl ir daudz jāmācās, daudz jāredz, daudz jāmeklē. Nu, es to nedarīšu pat ne kraujānu cilts turpināšanas labā, pat ne kraujānu labklājības dēļ. Es savu vietā gan šeit droši vien paliktu. Iedomājies, kā te varētu attīstīties. Tu varētu kļūt par tādu dzejnieku vai muzikantu. Visā pasauli to priekšā. Pat ja es kļūtu par pašu pasaules slavenību. Nu, es vēl padomāju. Iedomājies, neredzēt pilsētu bijušo un topošo kultūru, nepiedalīties pilsētas steigā, nejust pilsētu bruģājumu trauksmi. Nu, tā ir pat daudz liela maksa par vienkārši pieminekli pēc nāves. Tu esi tik zaļš. Es biju iedomājies tevi drusciņu nobriedušāku. Bet es tevi biju iedomājies zaļā. Nu, tu esi pārbriedis briedis. Tu jau laicīgi esi pievienojies aprobežoto pulkam, kas tikai ar vārdiem pamāca un nerāda labu priekšzīmi. Nu, iedomājies. Kā izaugt jaunam, ja tagad sirmi profesori, padzīvojuši ārsti, advokāti, un tagad atgrieztos savās pamestajās laukuma mājās un tikot pacelt savas panīkušās saimniecības. Brālīši! Tā būs sensācija. Brālīši! Elpot krojām gaisu man ir tādas pašas tiesības kā jums. Starp citu. Nu, tehniski, tev taisnība. Bet es domāju, ka ja tev šis lauku gaiss būtu jāelpo katru rudeni, ziemu, pavasari un vairākus gadus pēc kārtas, ārsti ātri vien pateikt, ka vajadzīga gaisa pārmaiņa. Jā, vajadzēs. Es dzīvošu visu gadu. Ar to vien tā nepārmaiņas. Mans vīrs taču ir agrunāts. Tas, kurš te saimniekos ar telefonu, viņš taču nekad te nedzīvos. Armans vai ļoti labi saprot. Nu, un ko tad tu gribi? Lai kraujāni tiek brālēnam Albertam? Vai tad tu neredzi, kā tēvocis polās? Viņš citreiz tik gadiem vispār nerādās, un tagad dzīvo vairāk kā savā vietā.
Bikīni sezonu nenokavē. Bezskaunīgs! Dzejnieki vienmēr ir ļoti smieklīgi, kad viņi dara kaut ko ikdienišķu, kā piemēram, klāja galdu, vai ko tu tur dari? Tāpēc man nav jābūt smieklīgam. Bet tu taču esi dzejnieks, vai ne? Kā tu to zini? Kā tad, lai es to nezinu, ka to zina visi Latvija? Sāks vēl skaitīt manas dzejas rindas? Nē, neuztraucies. Uz priekšu tas vairs nenotiks. Strādnieki taču nedrīkst domāt to pašu, ko viņas darba devēja. Nu, es negribēju tev aizvainot. Liekas, tu sevišķi lepojies ar to, ka esi strādniece. To es jau šorīt pamanīju. Almas jaunums? Jā. Jūs modernizējat? Nē, es jau tikai tā niekojos. Nu, kāpēc tad jāplēš kopā tādas burvīgas lietas? Es taču to nedaru, es zīlēju. Ar šīm puķītēm taču zīlēju. Vai tad jūs tu to nezināji? Es nezināju, ka to dara tādas nopietnas studentes. Nopietna, nē! Es taču nemaz neesmu, man ļoti patīk jautrība, nē. Es tādu jautru tevi nekad neesmu redzējis. Nē, nu jā, ko tad te īsti, lai jautrība rodas, te jau tā darbs un darbs. Tā jau ir. Pastāst labāk, kā jūs tur Rīgā studenti atpūšties? Par Rīgu. Nu jā, zini, nu Rīgā ir tā. Jā, Rīgā. Mēs ar draudzenēm, klausies, bijām aizgājuši uz Balzāma klubu. Uz naktsklubu. Nu, viņas draugs un brālis un kas tur bija vesela kaudze ar draugiem. Kā mēs nodejojāmies visu nakti šitās dejas Rīgas. Tā. Viss pilnīgi, pilnīgi beigta. Es vakarā biju visu dienu gulēt. Nē, es biju domājis tās balvas, tās dārgās, tā kuplējās kleitās, rakās, nu, par dārgo pie iespaidīgu. Nu jā, tās balvas, tu domā. Nu jā, zini, tās balvas arī mums ir, jā, bet tur ir tā savādāk, tā nopietni, jā, tādas arī ir. Bet šeit, diemžēl, tikai labākajā gadījumā kaut kāda zaļuma balva. Jā, bet man ļoti patīk dejot, ļoti. Tās lēnās, zāles, kas maržo. Rīgā noteikti tev ir savs izredzētais, ne? Man? Jā. Nē, nu kā tu tā vari domāt? Nē, nu patiesi man nav, nē. Par ko tu tā zīlēji? Nē, nu par kaut ko citu es nevaru tev tagad pateikt. Nu, nē. Zini? No? Man ir tādas spējas. Jā. Es varu noteikt, vai ziedi nemelo. Jā. Es to jūtu. Jūtu un zinu. Jā. Viņa saka, ka mīl. Mīl tā, kā neviena sieviete vēl nav mīlēta. Jo tik skaisti, tik burvīgi. Mīļais, tu nezini. Es tev tagad nevaru teikt. Tas nav svarīgi. Tas vairs nav svarīgi, jo es tevi mīlu un ceru, ka arī tu mani mīli. Jā, mīļais, bet tu nevari to tagad zināt. Tu nedrīksti. Nē, to
beigās izrādīsies, ka tam puisim ir paticis tikai tev students tēls, bet ne tu pati. Nu tad, lai staigā laimīgs. Nu, Velta, bet ja viņš man jautās, nu, ko lai es viņam pasaku? Pagad, nesaki neko. Klusē. Nu šitā tā kā strauss. Iedur galvu svirtīs. Un tad, es domāju, nē, aizver acis. Taču aizver acis un tad gaidi, lai nākas nākdams un, nu, skaties. Nē, neskaties. Tad, lai viņš skūpsta un skūpsta tevi. Un tad, Nu, bet Velta, bet kam lai es uzticos? Nu, kam lai es prasu, vai es to drīkstu? mīļā, prasa savai sirdī, kā zinās. Jā, bet ja es viņu mīlētu, un vai es to, tas vispār ir iespējams? Bet, protams, droši, tu viņu vari mīlēt, uz to tev mana svētība. Nu, Velta, jā, bet tas tomēr ir tā, es tikai Dieva dēļ nesaku nevienam, nebūs vēl saimnieku un krustmāte, zināt, nesaku. Nē, es būšu mēram kā kāds. Labi, Zini, tas ir tik skaisti, tomēr mīlēt vēl. tas ir skaisti. Labi, man jāsašķiro ogas. Ej, paiet. Es jau sen tevi vēroju. Saki man, no kā rodas tava uzkrītošā apzinība un arī darba prieks? Kāda no apzinība jāsniedz? Vienīgi nepieciešamība. Savādi. Un izjūtot to, tu vēl rodi prieku. Ha! Kāpēc gan ne? Man jau liekas, ka ir tā. Kā? Ja tu dari darbu, ja darbs ir nepieciešamība, un tas tev labi veicas, to paveicot rodas gan darba prieks, gan svēta noskaņa. Tev patīk krājāmies? Jā, ļoti. Sevišķi saulainā nogāza un augstā krauja. Tev tā kā patīk? Man patīk, jā, bet vai es varētu nodzīvot šeit visu savu dzīvi? Tu to varētu? Valdi! Par to taču var tikai sapņot. Neskatoties uz ģimenes svētku vakaru, es gribētu tev vaicāt, kādas šaubas mani māca. Labi, bet ejam darbā. Labi. Apkārt Jansums, ko tad jūs tā bez darba apkārt staigājat? Abas Jansums meklēju, jūs nezināt, ka viņa palicis. Ko tad jums no viņas vajag? Nu, apsolīju palīdzēt kaut ko tur ar ziediem. Ko tad jūs, Jansums, to jauno meiteni skaistotām zinībām aprūtiniet? Nu, vai tad viņa citādāka kā mēs pārējās? Arī taču sirds viņa krūtīs puks. Ej! Var Jansums ar citu? Es bez jautāšanas pasaku, ka saimnieks jūs tikko meklēja. Kur viņš tieši ir? Viņš aizgāja uz Šķūņu malu, droši vien kaut kur uz Vīnolavu. Taureņi lido baros mums garām. Krācēji! Ko tad te viena pati? Labdien, sēdi! Labdien, labi. Es tikko jūsu krustēlu svēti nobaidīju. Teicu viņam, ka jūs viņu sen jau meklējat. Cenšas jau viņš ļoti. Nu, cenšas jau cenšas, bet pēc kā? Vai tad jūs viņu ņemat nopietni? Ko tu skoķi tenko? Puika darbu mīl. Būt maniem puikām tāds interesi par zemes darbiem. Prieks piesēst? Sēd. Ziniet, zemņa, ja jūsu dēliem būtu interese par zemes darbiem, tad viņiem būtu ne tikai tā interese, bet arī sekmes zemes darbā. Nu, tu domā, ka viņš tiešām izliekas, ja? Man likās, ka jūs jau sev to paši saprotat. Nē, puika darbu mīl un... tik tā saprašana tā mazāk. Tāds lēnīgs ar mazliet pārgudrs. Tas arī, jā. Jā. Nu, un ko tad tu tā viņam uzēdusies par to, ka viņš tā studentei tā mīlīgāk astiņās skatās, ko pašai sirsniņā iekritis? Nu, jūs saimnieki. Kurš tad strādniekam putukrājumu ar zemenēm dos? Nu, prātīgi. Jā. Prātīgi un čakli redz, ka mātei arī liels labums no
Tas gan prātīgi darbs. Jā. Starp citu kraujas tāds. Es tā iedomājos, kā jums liekas vai neliekas, vai gadījumā jūsu vecākiem dēlam Pēterim arī nevajadzētu sēdēt pirmajā dzimtas sajietā pie galda. Un varbūt tieši viņam Kas par nekaunību? Varbūt tieši viņam vajadzētu būt īstajam kraujām. Kas par nekaunību? Neviens no viņa vārda nedrīkst pieminēt. Un jūs te vienkārši ņemat un runājat par viņa atgriešanos. Nu jā, bet ja jūs zināt, es domāju... Neko es negribu zināt. Klausieties. Atlaidīšu arī jūs vēlreiz zināt viņa vārdu. Neko es par viņu negribu zināt. Jā, bet... Vai? Bet ja... Ko? Saki. Kas tad man ir jādara? Kas man ir jādara? Vecpiebalgas mūži jau 3 gadus vada tieši Pēteris. Un ko tam man neviens nesaka? Lai gan tas arī neko nemaina. Tas nemaina pilnīgi neko. Nu jā, tikai es par Pēteri drīkstu te ar visiem runāt un jums. Kāpēc jūs... Kas jūs viņam tādu esat vispār? Kāpēc jūs par to runājat? Es saprotams, esmu tikai jūsu strādniece. Bet labi, pievērsīsimies tagad kraujas. Strādniece, ja? Strādniece. Aha. Un kam tad jūs īsti te kalpojat, ko teikt? Vai tad tu neredzi, ka Pēters ir viņu atsūtījis un iekārtojis? Nu, ko tad tas pēc tavām domām nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka Pēters grib dabūt kraujānis un šitā būs tava bērnekla. Bērnekla? Tu tad zirnenis satījusi tīklus te kraujānis. Es redzu tāds, ka viņa tev ir galīgi aptinusi ap pirkstu, tu neredzi, kas tad tiek rīkots. Šausmas, bet neceriet, krāpniece, ka jūsu plāni te izdosies. Jūs ļoti labi zināt, ka Pēterim es mājas neatstāšu, bet vēl tad paskaidrosiet? Nē, man uz tādām aplapībām nav nekas jāatbild. Un ko tad jūsu mēlīte? Tik jauki šaudās par labu Pēterim, ko? Jūs jau lai no viņu pat pazīstat, ja? Pazīstu gan. Redz, Pēti, pazīst. Es jau saku, Pēters ir viņa te iekārtojis. Tad lai viņu vaļā. Nevajag ar savām rīcībām apveltīt citus. Vēl, lūdzu, ej, tagad parunāsim vēlāk. Zinies. Nomierinājies. Nomierināsies kā tētūs. Šitā mēs nedaram. Viņa līdz šim savu darbu darījusi. Un mēs arī savu darbu turēsim. Viss pēc kārtas tev uz dēļ atlaist? Klausies. Un ko tad viņa vienu, kur viņai nav jālieko? Ko viņa jaucās mūsu darīšanās? Ko? Kas tās man? Es tik redzu, ka mātei no viņas daudz lielāks labums ir. Un vairāk darba izdarās, strādnieks viņa labi. Bet to labi es vēl padomāšu. Lai gan es domāju, mans lēmums ir diezgan skaidrs. Nu labi, Citā vairāk daudz, ne? Aha. Aiziet, tad ļoti. Jā, nē, notiek, tu padomā, jā. Un nekavējies ar to krauju norakstīšanu. Un tu esi sataisījis tos postus, un tagad arī mums viss. Kad nokārtotu viņus. Vai domāju, kuram naktīs negūt. Puikas. Nu, bet puikas jau negrib. Nu, bet ja es atstāšu Albertam, tad jau jūs ar visu būsiet namie. Tāpat tev nebūtu bērnu. Nu, ko tad domā, tev ir savīgi, vai? Tad, kad tu vienīgo mazdēlu nevarēju uz dzimtas salatojumu atbraukt. Viņš te nedzīvosies neko. Neesi netaisnīgs. Man nav teikt. Viņš varbūt nāks uz kraujēm. Attiks viņu iemācīs. Atbrauc tev uz kraujēm, zini, ka es sēdēju telefonā un mobilo internetu te. Nu, viņš taču puika, viņš to jāmāc. Nu,
Lūdīt, vairāk no tiem graujāniem. Būtu labāk. Ali, Noiet no malas, pavadās. Ali, vieties! Es būtu pierakstījusi, ko mēs šo 16 gadu laikā jums esam abiem ar savu devuši. Kaunā to kalpot prasīt. Bet es tomēr kopā. Lai skatās. Nē, tavs krustēvs vēl ieraudzīs. Nu, ko viņam tur uz jaunām meitenēm skatīties? Un viņa dēļ es netaisos dzīvot nekā klosterī. Albert, ja tu šitā runās, es braukšu prom. Es braukšu kopā ar tevi, tāpat es teicu, nekā darīt. Nu jā, bet uz ko tad tavs tēvs uz šito teiks? Nu, ko viņa tur teiks? Pārskaitīs man regulāri naudu un būs labi. Nu, nezinu, Albert, nezinu, man tāds nemierīgs prāts. Pasaki vēlreiz, ka tu mani mīli. Tas man dod tādu spēku. Nu, jā, bet es ne... Ai, tu iedomājies, pārcelsimies uz Rīgu, tu man tur visu parādīsi, izrādīsi. Nedēļas nogalēs iesim izklaidēties. Nu, lai tās būtu mierīgāks, iestāšos kaut ko mācīties. Būs klausa. Nu, bet nē, es nezinu, pagaidi, man tāda nemierīga sirdi, nē. Viss būs ļoti labi. Nu, labi, ja jau tu tā saki, tad jau var būt. Tieši tā, mēs satriecoši pavadīsim dzīvi. Tā būs vienkārši. Ņem vecais krauj. Māju uz muguras un soļo uz viņu savu. Ko tu teiktās noskums sēdi, drīz sēdīsimies pie svētku galva? Ai, bezsvairs dēls. Vien tu čers. Nu, vai tad mēs tevi necienam, nemīlam? Nu, man veselība jums nerūp. Man dzīves sapni. Viss ieguldītais ar ne. Nevienam jums tas sirds nesien. Nu, tu prasi par daudz. Tas ir par daudz prasīts. Lai viss mans mūžs nebūtu bijis velts. Sarodās, es esmu atstājis visus savus sapņus, visu savu dzīvi. Un kam tas viss? Tagad tu gribi, lai tas kļūtu par manu nākotni. Jā, tas būtu tas labākais, jā. Mana dzīve visu mūžu tapu par pamatu tavējai. Labi, ja es sevi, ja, pieņemsim, ja es sevi pārvarētu, kas no tā būtu labums? Zemes darbi man ir sveši. Būs pazīstami un tuvie tikai būs gribi. Ja tu tiešām to vēlēsies. Valdi, varbūt kraujāniem vajag tādu mākslinieces piespienu. Varbūt es teiktu, un es zinu, ka tev sanāks, tev izdosies. Nu, tīkošu, rast apmierinājumu, padoties nepieciešamībai. Jā, es paliku. Bet nesaku nevienam.
Mātei taču drīkst pateikt. Viņa tā priecāsies. Labākos vīnus galvā! Rita, Velta, man jau vārdi jūkas. Tu nāc kā sauta. Klausies, es tev gribēju jautāt. Tik svinīgi. Jā. Klausies. Es tev gribēju teikt, ka redzies... Tu pagaid, tu vēl tik gari, ka ja tas nebūs, ja tā nebūs īsta sensācija, es būšu jūsies. Redzi, es esmu dzīves krustcelēs. Uz krustcelēm maz bērniņš rodaļājās. Nesmējies par mani. Redzi, nekur vairs neved ceļš. Ko? Jāpaliek tepat. Nāks man līdzi. Skatoties uz kurieni? Nu, skurieni. Paliks ar mani Kraujānos? Tu paliec Kraujānos? Nu, jā. Tu teici, ka tev patīkot. Jā, bet, ja tu to dari manis dēļ, tad tā ir nepiedodama kļūda. Kā, bet es domāju, ka tev Kraujānos ļoti, ka tu mani, un kad, nu nē, nu, kā? Nu, nē, es nevaru. Man rīt jābrauc uz Rīgu. Tu no pilsētas? Jā. Nu, nē, tas nevar būt. Tāpēc, ka tu esi tik vienkārši, tik dzestri tīra, kā rīta vējš. Pilsētā tas zudīs, taisni tā ir tava vērtība. Ko tu pel to pilsētu? Redzīgam arī bedrēs ceļš ir bīstams. Visi jūs man viņu peļat. Pilsēta slikta, pilsēta tāda, šāda. Paši gribat uz viņu braukt, izklaidēties, dzīvot. Par ko? Klausies, lūdzu steidzies pie vecākiem labot šo kļūdu. Bet es tevi gribu paturēt sev. Mīļais, to prieku. Tu laimi. Tevs priecīgs, es arī priecīgi. Svētki dubultā izdevušies. Un tagad manas mājas arī tavas mājas. Nē, man. Viens, es to neizturēšu. Neizturēšu! Jā, uzrakstīju. Teicu, ka vēl dažas dienas tikai būšu šeit, bet pagaidām nav nekādas ziņas. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka viņš atbildēs, bet nu jau sāku domāt, ka neatbrauks. Es jau arī neticu, ka viņš atbrauc. 13 gadus cietis. Grūti. Tēva daba. Harmans arī staigāja visu laiku slajīgs un neapmierinātības pilns. Mani tik smagi ap sirdi, ka ne vārdos izteikt. Uz Valda Edeka vairs nevar noskatīties, viņš jau tēvu neko neteiks. Mājām jau neatteiksies. Un visi mēs tā griežamies kā atvarā un slīkstam nezināmajā. Kur mieru rast? Vējs Marta gadiem zīmē un teica, būs negaidīgs pavērsiens un viss atrisināsies. Šeit tev murgs. Marta, es tā ticēju augstākajiem spēkiem, bet es tagad redzu, viss plīst kā plāns ledus, pa kuru reiķinām mēs katrs iet. Mātes savas meitas flotas, lai ir visas vakarai, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, ram. Marta, zogos pie tevis klusi. Ja to zinātu Armāns, viņš
kāpēc tu piemeldēji Armandam par graujēnu likteni? Es zinu, tas nebija īstā laikā un īstā vietā. Tu gribi ģimenes svētkus. Rīt, cep un vāri, visi taču sabrauca. Un neaizmirsti arī mani par cienastu. Es nesmādēju. Pasaki kādam skuķim, lai noliek sainīti pie vārtiem. Tu saki, visu laiku atrasināsies, bet viss jau ir būrās. Bet tas nav pēdējais. Vēl lielākie noslēpums būs vēlāk. Krustā, tev ir jāzina. Tas visiem ir jāzina. Albert, kas tad nu? Tā tur, kuru tu te slavināji. Viņa patiesībā nav nekāda īsta strādniece. Īsta strādniece? Jā, viņa ir Riekstiņu meita. Mīļais! Ko? Studenti? Albert, ko tu? Studente? Un vieni bija visi, ne tikai un Šito skuķi pārbraukt pār kraujieniem tā kā ceļarulu. Un tas vēl nav viss. Tā tur Niekula Mēli krāpniece uzdodas par studenti un māna mūs visus. Albert, tā nerunā! Es tev visu paskaidrošu! Neviena vārda es no tevis negribu dzirdēt. Ak, kungs, mīļais! Viņš mani vairs nemīl. Ak, es nelaimīgā. Krustā, man ļoti interesē, ko tu tagad teiksi? Ko nu tur teikt? Vēl tu tik gribētos dzirdēt, kā tu šo paskaidrosi. Tā tiešām ir taisnība. Bet ko darīt, ka jūs paši gribējāt, lai jūs izkustina no tā dzimtas perēti? Studenti jūs par pilnvērtīgu strādnieku neturējāt. Bet tagad es taču esmu jūsu maldus izklīdinājusi. Bet kādēļ es tiku krāts? Es taču nebiju devis tādu iemeslu. Un kā vēl, Valdi? Tev bija jāmācās saprast cilvēks. Pēc viņa būtības, nevis pēc statusa. Un tev tas nācās grūti. Ak, tu viltīgā žubīti izmuļķoja mūs te visus, bet to, ka tas nav bijis ļauni domāts, to es gan redzu. Krustā, tas ir viss, ko tu vari pateikt pēc visa notikušā. Nu tad tādam godīgam cilvēkam kā man, te vispār nav ko darīt. Nu, ej, pameklē kādas mājas, kur nav uz pakaļkājām jāstaigā. 4 rāpus tomēr būs vieglāk. Tad es šodien pat jau braucu prom. Nu, re, vēl. Šodien viss pēc tava plāna, katram sava alga. Nu, saki, ko tad es vēl dzīvē neesmu sapratis? Kā būt? Ko tālāk? Nu, ja jau kā pasakā jautāja, tad kā pasakā arī atbildēšu saimnieku. Ko gan citu kā izvēli par savu izstumto dēlu? Ko? Tu Pēteras sūtne un brūte esi? Ak, tādas tās lietas. Jā, es esmu izvēlējušies dēlu, bet Valdi. Velta, tu neizprotamā, dārgā. Nu, māt, tās, ko tagad teiksiet, kā viņa vīla maldināja. Bet man liekas, jūs neviens neesat apkrāpti. Īstenā, patiesā, skaistā atklāsme taču ir patiesība. Nu, piedodiet, un neskumstiet. Jā, bet meita, ko tad tu sevi apšmauc? Tā pūlējies dēļ Pētera, tad beigās paņem otru puiku. Nu, tas jau arī ar savu gudrību. To es ceru izmācīt pēc sava prāta. Vajadzīt, kā jūs divi dzīvosiet kā divi čigāni? Nu, kad apniks klaiņot un plējot pa pasauli, tad gan jau iekārtošu
kādu jaunsaimniecību, kādu mīlīgu stūrīti savam dzejniekam. Nu, Kraujāni jūs vienmēr gaidīs. Ai, tam vēl laiks. Man vispirms jāpabeidz augstskola un jānodod diplomdarbs, un tad vēl jāiekārtojas kādā jēdzīgā darba vietā. Oho, o kur tad Valdis? Valdis Rīgā, vai jebkur citur, kur vien sirsniņu kāros. Un tā mēs nodibināsim savu ideālo moderno laulību. Vai, Valdi, ko tu par to saki? Ko tad es tur varu teikt? Izskatās, ka jau pirms kāzām esmu zem tupeles. Nerunā, nu, draugs. Tādas brīvības vēl nevienam precētam vīrietim nebūs bijis. Es jau sāku nojaust šo brīvību. Es būšu brīvs no sievas. Nu, tavā varā jau stāvēs, izlieto šo brīvību, vai nē? Un tas ir ideāls stāvoklis. Nesaka nekādās. Turies pie viņas un ar šo spēka stīgu tu nekad nepazudīsi. Viņa jau man stūrēs. Stūrēšu ar. Bet labi, tagad ejam pie manas mammas. Man viņa jāiepriecina ar savu šīs vasaras peļņu. Nu, ko viņi tur daudz priecāsies? Būtu paņēmusi Pēteru ar māju, tad cita lieta. Bet nu redz, Rut, atkal viss pēc tavu prāta. Liela ņemtne jēgas nekādas. Labākos vīnus šodien galdā un es atkal palieku pie sasistas silas un zaudējis. Ko? Vecs muļķis palicis. Ko esi zaudējis? Mums ir viss, lai mēs būtu laimīgi. Mēs? Tu? Redz kā? Kurš tad ir īstais avantūris un šantāžists? Izjaukt ģimenes svētus. Ne jau vēl. Es visu dzīvi tevi redzēju to stipro un uzņēmīgo saimnieku. Bet tagad skatos, ka tu nekad tāds neesi bijis. Tu neesi vēlējies tāds būt. Beidzot! Es tiešām nekad neesmu vēlējies tāds būt. Tā vienmēr bija tava griba un es kā tāds pazemīgs kāpurs tai pakļāvos, visiem apsmieklis, muļķis. Migla krita un apziņa atnāca plika. Vārdi, kur ir tas vīnpudels? Rājam beidzot tos korķis vaļā.